Jelgavā trešdien futbols bija tik intensīvs, ka pat aiz restēm jāliek. Zemgales Olimpisko centru apvija 6 metrus augsts žogs, kuram vienā pusē ir spēlētāji, treneri un tiesneši, bet otrā – skatītāji. Tie Jelgavā bija sanākuši itin kuplā pulkā un uzgavilēt varēja jau pašā spēles sākumā. Precīzi sitiens izdevās Ladislavam Kozlovam. Liepainieki atbildēja 28. minūtē, kad pēc Leišas leģionāra 77. numura Vitālija Kavaļauska piespēles bumbu vārtos iebakstīja Jurģis Kalns. – 36. minūtē pēc stūra sitiena gaisa cīņās veiksmīgākais bija Genādijs Soloņīcins. Otrajā puslaikā pēc vēl vienas standarta situācijas liepainieki nostiprināja pārsvaru. Tā kā video grūti saskatīt spēlētāju sejas, atklāšu, ka spēles beigu rezultātu uzstādīja Pāvels Mihaļuks. Jelgava 1, Liepāja 3.